Labrīt! Šodien ir 7. janvāris, un es sāku savu raidījumu Pateicība, mīlestība. Pagrieziena punktā. Pagrieziena punktā puspasākumi mums nedeva neko. Mēs stāvējām pagrieziena punktā, paļāvības pilni, mēs lūdzām viņa, laikam visaugstākā spēka Dieva, aizsardzību un gādību. Jo, atkal mēs stāvējām, noteikti mēs ar manu disfunkciju, es ar savu disfunkciju un es ar savu alkoholismu slimību. Jo, kā jau teicu, man jau temperatūras nav, es neesmu slims. Disfunkcija ir slima un alkoholisms mans ir slims. Tāpēc mēs stāvējām. Visi kopā. Pagrieziena punktā mēs stāvējām. Un pagrieziena punktos es stāvu katru dienu. Manas domas un rīcība var mudināt mani. Kāpēc es nesaku mūsu? Kāpēc mudināt mūsu, bet mani? Uz izaugsmi vai novirzīt pa lejupceļu pie vecajiem ieradumiem un pļēgurošanas. Pie dzeršanas. Pļēguro. Es vakar sadzirdēju, es biju funkcionālais alkoholiķis. Es funkcionēju. Bet pļēguroju. Dažreiz pagrieziena punkti ir aizsākumi, piemēram, rakstīts, kad es nolēmu sākt citus uzslavēt. Kāpēc nevis, kad mēs? Arī zinu. Nevis nosodīt. Vai tad, kad sāku, kāpēc nevis sākām lūgt palīdzību, nevis iet visi kopā. Te rakstīts viens pats. Tā, piemēram, rakstīts, mēs stāvējām pagrieziena punktā, visi kopā. Es to vēl nevaru izprast, kāpēc citur ir mēs un citur ir es. Citreiz pagrieziena punkti ir kaut kā beigas. Piemēram, kad es skaidri redzu nepieciešamību atbrīvoties no gruzdošiem aizvainojumiem vai izbeigt kropļojošu pašlabumu meklēšanu. Noteikti es filmēju raidījumu un kropļojos. Varbūt. Daudzi trūkumi kārdina mani katru dienu. Tāpēc katru dienu man ir arī iespējas tos apzināties. Katru dienu tādā vai citādā veidā parādās daudzi no maniem, mūsu kopīgajiem rakstura trūkumiem. Un tāpēc es saku, Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem. Lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu 24 stundas dzert alkoholu. Lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, tavu mīlestību un tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem es gribu palīdzēt. Lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Šeit nebija katra, šodien bija cits kaut kas. Rakstura trūkumi te bija. Tad es tā to par rakstura trūkumiem vienkārši sajuku vai lapiņas sajuku. Mans radītāji, cik es sapratu, radītājs ir manējais visaugstākais spēks, ko es izvēlos saukt par Dievu. Vai mans tētis ir mans radītājs. Jo es skatos raidījumus, radīja mani 2 šūniņas, mani radīja, tagad jau mani 1 triljonu šūniņas. Bet viss sākās no 2 šūniņām. Un, tad mans radītāji, tagad es esmu gatavs, lai tu pieņem mani tādu, kāds es esmu. Ar visu labo un slikto. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem ik katru manu rakstura trūkumu. Kurš mani kavē būt noderīgam tev un maniem biedriem.
varbūt mūsu biedriem, nevis maniem. Nu, es vēl pagaidām zinu, mans un mūsu, mēs, problēmas manas. Nevis manas, bet tās ir mana rakstura problēmas, kuras mans radītājs man noņems. Pieņems mani tādu, kāds es esmu. Un dod man spēku, izejot no šejienes, nokļūstot turienē, un sākt no turienes, kad es iziešu no šejienes un sākšu no turienes, varbūt, tavu gribu izpildīt. Varbūt ne. Āmen. Aksioma. Katru dienu tādā vai citādā veidā parādās daudzi no maniem rakstura trūkumiem. Kā jau es teicu. Mums, man un rakstura trūkumiem, mums kopā. Sevis nosodīšana, dusmas, bēgšana, lepnība, vēlme izrēķināties un pārākuma izrādīšana. Pārākuma izrādīšana, tas ir manējais. Puspasākumu izmēģināšana, lai novērstu šos trūkumus, tikai paralizē manus centienus mainīties. Tāpēc ir nepieciešama padošanās uzvara, kas bija vakar. Vai nākošais gads atkal būs 6. janvārī, būs padošanās uzvara? Varbūt nē. Varbūt nē. Kā Dievs lems, kā visaugstākais spēks Dievs, ko es izvēlos saukt par Dievu. Es izvēlos, citi sauc citu Dievu, katram jau savs Dievs ir. Zemeslode te ir viena, kontinenti daudz. To es salīdzinu, Dievs te viens, ticības te daudz. Un vēl taču ir katrā ticībā vēl ir valstis un konfesijas un kas nekas tur. Zemeslode te viena, visaugstākais spēks. Tā es izlēmu. Un ko es saku? Paldies visaugstākajam spēkam, pateicība, mīlestība, pašam augstākajam spēkam, ko es izvēlos saukt par Dievu, ka viņš man izsniedza pateicības un mīlestības izpletni, ar kuru es laižos no katra sava rakstura trūkuma mākoņiem uz pazemības laipu. Neiekrītot upura bedrē, kurā es gribēju iekrist un jau biju iekritis, man izvilkais matiem ārā uz pazemības laipu. Un es būšu pazemīgs. Un man neinteresēs vairs pārākuma izrādīšana. Puspasākumu izmēģināšana, lai novērstu šos trūkumus, tikai paralizē manus centienus mainīties. Tāpēc es pielietošu visās dzīves jomās. Un sevis izzināšana ir nenovērtējams atalgojums. Kā es turpināšu darīt, man nekādi pagriezieni nav pagaidām. Vilkšu savas dieniņas. Es no rīta pamostos, filmēju raidījumus, šis jau ir 2. Filmēju tāpēc, ka darīt man citu nav ko, es taču nevaru traucēt mājiniekus. Un pagrieziena punkts man tāds, es domāju, iekurināt vai nekurināt. Nāk ārā dvaša, skatos 0 grādi, bail, ka kaut kas nepiesalst. Bet izturēt var tās 10 minūtītes. Es varu aizskriet uz mājām, arī apsildīties, atskriet atpakaļ, pasildīt otru raidījumu. Tādi man tie pagrieziena punkti ir. Vienīgais mans pagrieziena punkts bija 2015. gadā. Es izlēmu izšķirties no pirmās sievas. Vairāk lēmumu man dzīvē nav bijuši. Visu, kā augstākais spēks grib, kurus izvēlos saukt par Dievu. Tā arī ir. Viens Dieva notikums man. Man tā ir. Un es jau arī domāju, ka citplanētiešu galvā ielīda. Nē, sanāk pats Dievs. Viņš man tur galvā runājās, viņš man visu saka. Viņš kaut ko viņš man saka, es ar viņu citreiz pastrīdos, citreiz līkstu kaut ko. Un viņš saka, filmē raidījumu, brauc uz sadraudzību, un pārējais viss tev būs sveiciens Vitai, sveiciens visiem no pirmā apļa, DVD Laurencio.